Labdien! Šonedēļ es gribētu teikt, ka aktuāli ir ļoti svarīga problēma visas universitātes nākotnē. Ne tikai īstermiņā, tas ir nākošam gadam, bet arī nākošos vismaz 3 un vairāk gadus, jo tagad notiek budžeta apspriešana, kāds būs nākošā gada Latvijas budžets, un tajā ir arī jautājumi, kas skar tieši augstāko izglītību un mūsu universitāti. Tātad Izglītības zinātnes ministrija šī plānotā budžeta ietvaros nākošam gadam ir paredzējusi tur par 0,2% pieaugumu, kaut gan visai tai augstākai izglītībai kopā, tas ieskaitot arī mūsu universitāti, kaut gan ir pieņemts arī likums par to, ka ir jāceļ minimālās algas pedagogiem, ieskaitot augstskolu pedagogus. Un iznāk tā, ka ceļot šīs minimālās algas pedagogiem, mums ir faktiski jāsamazina budžeta vietu skaits augstskolās. Un ļoti būtiski bija šī apspriede vakar ministru kabinetā pie premjera par to, kad ziņotājs bija Izglītības un zinātnes ministrs, kā tad tiek plānots šīs Saeimā iesniegtā budžeta sadaļas par augstākās izglītības finansējumu. Un pēc ministra teiktā viņš grib valdību pārliecināts par to, ka mums ir nepieciešams šis palielinājums augstākai izglītībai, lai izpildītu tos nolēmumus, kādi ir Latvijā, ko valdība ir pieņēmusi, bet nesamazinot vienlaicīgi arī budžeta vietas. Jo šogad nav noslēpums, ka jau oficiāli palielinot bāzes finansējumu izmaksas no 850 eiro uz gandrīz 1300 eiro, mūsu universitātei formāli ir budžeta vietu samazinājums no 7200 gandrīz līdz 6500 nepilniem. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs esam, protams, uzņēmuši iepriekšējā līmenī budžetā studentus, bet viņi sāk mācīties, ir noslēguši līgumus, bet ir tādas indikācijas no valdības, ka nākošā gadā šis budžets tiks uzturēts tāds pats, faktiski kā šogad naudas izteiksmē, jo 0,2% pieaugums pat nesedz inflāciju, tātad izmaksas būs lielākas jebkurā gadījumā nekā tā summa, ko mums iedod no valsts budžeta. Un tas novedīs pie tā, ka budžeta vietas tiks samazinātas, lai realizētu šo pasniedzēju un profesoru minimālās algas pieaugumu. Tā tad ir nostatīts, vai nu pieaudzējiet vai pieliekiet pasniedzējiem algu, lai būtu minimāli tā noteiktā, vai arī samaziniet budžeta vietas. Tāpēc es uzskatu, ka ļoti būtiski bija studentu zibakcija pie ministra kabineta, un kas tieši ļoti aktīvā veidā izteica protestu pret šo valdības nevēlēšanos vispār atbalstīt augstāko izglītību attīstībā. Es domāju, katru gadu palielināt šo finansējumu, lai sasniegtu tos pašus daudz iepriekšējo valdību jau atpakaļ noslēgtos, pieņemtos pat likumus Saeimā, kas nosaka, cik no IKP ir jāatvēl augstākai izglītībai zinātnei kopumā. Es atbalstu arī to, ka Latvijas studentu apvienība ir nolēmusi pirmdien iet jau protesta gājienā pret šo iespējamo budžeta vietu samazinājumu, un viņi to darīs faktiski, es domāju, ka arī mācībspēki piedalīsies, jo tā ir cīņa par Latvijas attīstību nākotnē. Jo mēs nevaram plānot jau gadiem uz priekšu, ka katru gadu samazināsies
budžets augstākā izglītībā, un līdz ar to, ja vēl mēs pārējam uz jau aprēķināto un akceptēto bāzes vietu izmaksas, kas ir pāri pa 1800 eiro uz vienu studentu bāzes vietā. Tas nozīmē, ka inženieru studijās tur vēl ir jomas koeficients 3, medicīnā tur 5, piemēram, un drošībā varbūt 6. Tā kā šīs vienas studiju vietas izmaksas būtiski palielināsies, bet kopējais finansējums paliek tāds, kā ir, pat ar nelielu samazinājumu, tad tas nozīmē, ka pēc 19. gadā mūs sagaida situācija, ka kopumā Latvijā būs gandrīz uz pusi mazāk budžeta vietu skaits. Un tas ir ļoti, manuprāt, netālredzīgs solis, jeb arī lēmums, kas tagad tiek pieņemts un kas neveicina Latvijas attīstību. Tas nozīmē, ka studenti, jeb tie, kas gribēs studēt, praktiski lielākā daļa tiks iedzīti parādu, jeb kredītu saistību jūgā uz ilgiem gadiem, ja būs jāizņemās nauda, lai varētu studēt. Un otrkārt, mūsu pašas valdības deklarācijā bija ziņas vai viņu solījumi, ka domās par obligātu vidējo izglītību nākotnē Latvijā, un tāpat arī nākošais solis būtu visiem pieejama augstākā izglītība, kas veicinātu mūsu konkurētspēju Eiropā, pasaulē kopumā. Šīs ir tās lietas, kuras tika apspriestas nedaudz arī mūsu senātā, kas pirmdienu vakarā notika. Un es esmu pārliecināts, ka jau šonedēļ mums būs paplašinātā senāta sēde, kur tiks arī droši vien pieņemta kāda rezolūcija šo jautājumu sakarā. Kaut gan Izglītības zinātnes ministrs šī rīta paziņojumā jau pēc tam, ka zibakcija bija notikusi, ir teicis, ka 5,5 miljonu eiro tiks atrasti, lai nākošu gadu budžeta vietas nesamazinātu. Tas ir tā kā pozitīvs mājiens, bet vēl nekas nav pieņemts, un es domāju, ka mums visiem aktīvi ir jāiestājās par to. Paldies!